Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk braukāties ar vilcienu. Vai tu esi braucis kādreiz ar vilcienu? Es esmu braukusi ar ātrvilcienu, ar elektrisko vilcienu, ar pasažieru vilcienu un ar veco pānīti. Bet es neesmu braukusi ar kravas vilcienu. Zini, kāpēc? Kravas vilciens neved cilvēkus. Tā, lai braukt ar vilcienu, ir vajadzīgas pieturas. Un vilciena pieturas ir stacijas, tātad man vajag stacijas. Man ir 1, 2, 3. 3 stacijas. Un vilciens brauc ļoti tālu. Visu kaut ko pa ceļam var apskatīt pilsētas, mežus, kalnus, visādus dzīvnieciņus, un cilvēki citreiz māja, kad brauc garām. Un tad, kad es braucu ar vilcienu, es parasti dziedu tādu dziesmiņu par vilcienu. Vilciens brauc, čuku, čuku, tu. Sunītis rej, vau, vau, vau. Kaķīts ņaut, ņau, ņau, ņau. Vilciens brauc, čuku, čuku, tu. Pīlīte pēkšķ, pēk, pēk, pēk. Zivtiņa aizpeld. Vilciens brauc, čuku, čuku, tu. Sivēns rukšķ, ruk, ruk, ruk. Ezīts saka puk, puk, puk. Vilciens brauc, čuku, čuku, tu. Gotiņa sauc mū, mū, mū. Gailis dzied, pirgu. Bum, 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 dim sliedes, vilciens tālāk brauc. Bum, 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 dim sliedes, vilciens tālāk brauc. Bum, 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 dim sliedes, vilciens tālāk brauc. Visi mai atā, vilciens iebrauc stacijā. Vai tev patika mana vilciena dziesmiņa? Ja tu vēlies, tu arī to vari iemācīties, un tad mēs dziedāsim kopā. Labi? Atā! Atā! Tutas lietas. Oi! Sveiks, bērniņ! Es esmu Tandiņa Tūtiņa. Sveiks! Ko tu saki? Sveiks! Es esmu Tuta. Un šodien es iešu uz karnevālu. Tu zini, kas ir karnevāls? Karnevāls ir tad, kad tu vari pārģērbties, par jebko. Vienalga. Es tikko biju pārģērbusies par Tantiņu Tūtiņu. Paskatāmies, kādas man maskas ir. Par ko gan es varētu pārģērbties? Varbūt es varētu pārģērbties par ruksīti. Nē, par ruksīti es negribu pārģērbties. Varbūt par lācēnu.
Nē, lācāns es arī negribu būt. Varbūt es varu pārģērbties par zaķi. Ciprits, ciprits, ciprits. Nē, zaķis es arī negribu būt. Man ir vilka maska. Varbūt es varu pārģērbties par vilku. Par ko tu gribētu pārģērbties? Lieliski! Es būšu dusmīgais vilks, un es iešu kā vilks uz karnevālu. Tā ir mana draudzene Lapsa. Viņa arī ģērbjas karnevālam. Lapsa, vai tu esi gatava? Mums jāsteidzās uz karnevālu. Lapsa! Lapsa! Lapsiņa! Kas ir? Lapsa nobijās no manas maskas. Lapsiņa, nebaidies. Es neesmu vilks, tā ir tikai maska. Bet cik tu esi skaista! Tu esi zelta princese! Lapsiņ, es nolēmu, ka es nebūšu dusmīgais vilks, jo no dusmīgā vilka visiem bail. Un tu nebūsi zelta princese? Labi, pārģērbjamies. Es izdomāju, es uztaisīšu Lapsai pārsteigumu. Es pārģērbšos par Lapsu. Lapsa, vai tu esi gatava? Un Lapsiņ, par ko pārģērbsies tu? Lapsa ir pārģērbusies par Tutu. Tuta un Lapsa. Nu gan mums jāsteidzās, lai nenokavējam karnevālu. Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un šodien es atnācu uz mežu, lai salasītu čiekurus. Redzi, man jau 2 ir groziņā. Ārā ir ziema, un visu zemi klāj balts sniedziņš. Tāpēc labāk var redzēt tos čiekurus. Paskat! Bērziņš ir pilnīgi pliks. Visas lapas nobirušas. Bet eglis un prietis gan ir zaļas visu gadu, jo tām ir skujas. Cik maziņš priežu čiekuriņš. Re! Tā ir priežu skuja. Eglēm ir mazākas. Tā. Kuku! Kas tas bija? Kas tur kūko? Dzēguze! Dzēguzīt! 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 Kur tu esi? Kuku! Tu redzi dzēguzi? Lapsa! Ko tu tur dari? Es jau domāju, ka tu esi kaut kāda dzēguza, bet dzēguza ziemā nekūko. Nāc lejā. Tu taču neesi nekāda vāvere, kad nu? Viss džemperīts ar skujām tagad. Tas nekas. Nāc, tu man palīdzēsi lasīt čiekurus. Sarunāts? Es savāku šeit. Čiekuri, čiekuri, čiekuriņi. Čiekuri, čiekuri, čiekuri. Čiekuri, čiekurs. Čiekuriņi, čiekuriņi.
Čiekuriņi, čiekuriņi. Lapsiņ, kā tev sanāk? Kur palika lapsa? Lapsa? Kur tu esi? Lapsa? Redz, ka viņa ir. Lapsa, ko tu tur dari? Kas atgadījās? Tev ķepiņā iedurusies skuja? Tev dikti sāp? Es tevi izārstēšu tagad. Dod lūdzu man ķepiņu un pati neskaties, tad mazāk sāpēs. Man tā skuja ir jāizvalk. Neskaties, neskaties, neskaties. Tas būs ātri, neuztraucies. Redzi? Nu? Vēl sāp? Uzlīmēšu plāksteri, tad jau pāries. Ņemšu plāksterīti ar dzīvnieciņiem. Priecīgs plāksterīts vienmēr palīdz pret sāpēm. Nu, lūk. Tagad viss ir kārtībā, vai ne? Pabeigsim lasīt čiekurus. Labi, Lapsa? Vai tev patīk lasīt čiekurus? Labi, līdz vēlākam. Atā! Atā! Čiekuri, čiekuri, čiekuriņi. Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta un man ļoti patīk spēlēt teātri. Tu esi kādreiz bijis Leļļu teātrī? Šodien manā teātrī būs izrāde par bitītēm. Vai tu gribētu to redzēt? Tad pagaidi mazliet un tūliņ sāksim. Man ir par maz skatītāju. Es taču varu uzburt vēl. Cik skaisti lapsiņas ir sapucējušās uz teātri. Tūliņ sāksies. Trešais zvans. Atceries, ka teātrī jāuzvedās klusu. Cik skaista puķīte, es nolaidīšos uz šīs puķītes. Man ir tik smags spainītīs. Iedos nolaisties lūdzu uz šīs puķītes. Nē, te jau es sēžu. Meklē pats savu puķi. Tev izskatās tik smags spainīts. Jā, man ir ļoti smags spainīts. Es tev varētu palīdzēt aiznest viņu uz stropu. Tad mēs uztaisītu pusdienas un spēlētos ar pieneņu pūkam. Jā. Tu esi tik jauka. Man ir tik garlaicīgi. Es arī gribu. Man nav ko darīt.
mums spēlēties. Bet es jau tev nepalīdzēju aizmest spainīt. Jā, bet tas nekas nākamreiz palīdzēsi. Nāc spēlēties ar mums. Vai tev patika man izrāde? Gaidīšu tev drīz atkal manā teātrī. Atā! Tutas lietas. Tuliņās! Mirklītīs, tuliņ nākšu! Mani sauc Tuta, un es tikko sakārtoju savu namiņu. Kāds taču zvanīja pie durvīm? Kas tas bija? Lapsa! Tas taču ir pasta sūtījums. Tutai un Lapsai. Kas to sūta? Feneks. Āfrikā. Vai tu zini, kas ir feneks? Feneks ir lapsas radinieks. Tuksneša lapsa. Apskatīsimies, ko viņš mums ir atsūtījis. Tur ir arī vēstule. Tuta un Lapsa. Sūtu jums domino. Es pats to uzzīmēju. Lūdzu. Domino. Vai tu zini, kas ir domino? Domino ir galda spēle, ko var spēlēt uz galda, bet var spēlēt arī uz grīdas. Lapsa, spēlēsi ar mani kopā? Aizi! Šis ir augļu domino. Sadalīsim kauliņus. Šis būs pirmais kauliņš. Lapsai 3. Un Tutai 3. Lapsa, sāc. Šo arbūzu liksim pie arbūziem. Es arī varētu likt arbūzu pie arbūziem. Tā, Lapsa. Lapsa liksi ābolu. Labi. Es likšu ananāšu, kuram otrā pusē ir zemene. Man ļoti garšo zemene. Lapsa, kas tev garšo? Citrons. Citrons ir dikti skāps. Tā. Ko es likšu nākamo? Vīnogas. Lapsa liks zemeni. Man kauliņi beidzās. Tagad man jāņem no kopējās kaudzītes. Banāns un citrons. Lapsa. Tev tagad ir jāliek citrons. Es paceršos. Man ļoti patīk spēlēt domino. Tev arī patīk spēlēt domino? Lapsa! Tas taču nav spēļu citrons, bet tas ir īsts citrons. Tu gribi to atstāt? Nu labi. Tagad arī man būs jāmeklē īsts citrons. Man zvana. Halo? Jā, te Tuta.
Sveiks, Penek! Zvana Peneks no Āfrikas. Nu, čau, jā. Mēs ar Lapsu spēlējam domino. Jā, mums pasniegs šodien atnesa domino, ko tu esi uzzīmējis. Mēs tagad kopā spēlējam. Man vislabāk garšo zemenes un Lapsai vislabāk garšo citrons. Aha, labi, pateikšu. Paldies par domino. Atā! Peneks gribēja zināt, kas mums vislabāk garšo. Kas tev vislabāk garšo? Kad nākamreiz Peneks piezvanīs, es viņam pateikšu. Mēs spēlēsim tālāk. Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un man ļoti patīk lidot ar lidmašīnu. Šodien es esmu lidostā, bet es nekur nelidošu. Mēs ar Lapsu gaidām, ka ieradīsies Lapsas attālais radinieks no Āfrikas. Tūkstneša Lapsa Peneks. Mēs nekad vēl neesam tikušies, tāpēc mums ir bildīte, lai Peneks mums neaiziet garām. Mums ļoti patīk gaidīt. Mēs te gaidām un gaidām, gaidām un gaidām. Tev patīk gaidīt? Tev? Nu tad gaidām! Es pārdomāju. Man tomēr tik ļoti nepatīk gaidīt. Ejam! Peneka lidmašīna ir nolaidusies. Lapsas radinieks drīz būs klāt. Nu, mēs te stāvam un viņu turpinam gaidīt. Oh! Redz, ka viņš ir! Redzi, Lapsiņ! Tas nav viņš. Sveiks, Penek! Lapsa! Cik tu esi skaists! Mēs nemaz nezinājām, kā tu izskatīsies. Nu ko, braucam mājās? Labi, atā, tiekamies mājās! Uzmanību, gatavību, aiziet! Tutas lietas. Sveiks! Tu arī te? Man šodien ļoti daudz darbu. Es tīru māju. Tagad es ar putekļu slotu slauku putekļus. Un tagad ar putekļu sūcēju es sākšu sūkt putekļus. Iedarbinam.
Kas tas bija? Kas tas bija? Lapsa! Tu izslēdzi putekļu sūcēju? Kāpēc tu tā darīji? Viņš ir pārāk skaišs un tu nobijies. Tev būs nedaudz jāpaciešās, labi? Es tūliņ beigšu. Paldies! Aiziet! Kas tas? Tā taču ir mana zeķe. Kur ir otra? Vai tu zini, kādai zeķes vienmēr pazaudē vienu otru? Es tev to izstāstīšu pasaku par to. Reiz zeķu karaļvalstī, kur dzīvoja īsās zeķes, garās zeķes, plānās zeķes un vilnas zeķes, saplīsušās zeķītes un salāpītās zeķes, dzīvoja zeķu karalis un zeķu karaliene. Kādu dienu viņiem abiem piedzima zeķu dvīnīši, zeķu princis un zeķu princese. Reiz šajā karaļvalstī atbrauca atrakciju parks. Tur bija visādi spēles un šūpoles, un bija arī karuselis. Tu esi kādreiz braucis ar karuseli? Zeķu princis un zeķu princeses dikti gribēja izbraukt ar karuseli. Mamma atļāva, bet teica, tikai vienu reizi. Nu, zeķu princis un zeķu princese iekāpa karuselī un sāka griezties. Viņiem iepatikās tik ļoti, ka viņi brauca vēl un 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 vēl. Trešās reizes viņam tā sarēja galva, ka viņi aizgāja katrs savā virzienā. Viņi strīdējās, ka pils ir tajā virzienā, ne, pils ir tajā virzienā, ne, tajā virzienā, ne, tajā virzienā. Zeķu karalis un zeķu karaliene izsludināja lielo balvu tam, kurš atradīs zeķu princi un zeķu princesi. Kopš tā laika visas zeķes vienmēr meklē pazudušās zeķītes. Tāda pasaka. Laikam man zeķis arī brauc tajā zeķu karuselī un aizskrējuši katru uz savu pusi. Lapsa! Kas tev ap kaklu? Tā taču nav nekāda šalla. Tā ir man pazudusī zeķīte. Kā es agrāk nepamanīju? Atā! 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 Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk glaznot un zīmēt. Vai tev arī patīk glaznot un zīmēt? Un šodien es esmu atnākusi uz Mākslas muzeju, lai paskatītos, ko ir uzglaznojuši latviešu glaznotāji. Cik skaista glazna! Cik skaistas krāsas! Tik košas! Un kāda auglīši. Bet tajā glaznā īsti nekas nenotiek. Tur nav neviena cilvēka. Visi laikam atpūšās, guļ pusdienas laiku. Paskatīšos, kāds ir glaznas nosaukums. Klusā daba ar augļiem. Nu ja,
Es arī gribētu uzgleznot tik skaistu gleznu. Bet zini, ko vēl man patīk darīt? Taisīt pirkstiņu gleznas. To dara šādi. Rādītāju pirkstu liek pie īkšķa un otru īkšķi pie otra rādītāja pirksta. Tas ir mans rāmītis. Mazliet šķīps, bet tas nekas. Caur to es varu skatīties uz visādām lietām. Un tās ir manas gleznas. Re, glezna ar gleznu. Glezna ar durvīm. Glezna ar griestiem. Jeb griestu glezna. Un šī zelta glezna. Glezna ar grīdu. Glezna ar lapsu. Lapsa! Ko tu dari? Kāpēc tev ir līdzi skrituļdēles uz muzeju? Muzejā taču nevar braukt ne ar riteņiem, skrituļdēļiem, skrējriteņiem, mašīnām, lidmašīnām, helikopteriem, gaisa baloniem. Ne ar ko. Iesim, noliksim maliņā, labi? Pēc tam aiziesim pabraukāties pa parku. Sarunāts? Naču. Nāc, es tev parādīšu kādu ļoti skaistu gleznu. Redzi? Karija ar melnu kaķi. No? Tev patīk? Kāpēc tur nevajag kaķi? Tur vajag lapsai būt. Nu labi, tad kādu dienu uzgleznosim gleznu tuta ar lapsu. Labi? Mēs iesim apskatīties vēl dažas gleznas. Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk lidot ar lidmašīnu. Vai tu esi kādreiz lidojis ar lidmašīnu? Šodien es un mana draudzene Lapsa, mēs dosimies ceļojumā. Lapsa vēl nekad nav lidojusi. Tu satraucies? Tas nekas. Viss būs labi. Tā, bet tagad mums ir jāsteidzās, jo mums vēl jāpaspēj iziet drošības kontrole. Mums viss ir līdzi. Biļete ir, pase. Pase ir. Lapsiņ, vai tev ir līdzi pase? Jā, viss kārtībā. Koperis ir, varam doties. Drošības kontrole pārbauda pilnīgi visu. Viņa pārbauda somas, kabatas un lapsas. Lapsiņ, tev būs jāguļās šeit. Lapsa! Lapsa! Kur tu paliki? Lapsa! Kas tas bija? Re, kur tu esi? Es tik briesmīgi uztraucos. Tu arī satraucies. Bet tu nedrīkst viens pats maldīties apkārt par lidostu. Vienmēr jāturās kopā. Sarunāts? Sarunāts? Tā. Tagad tev būs jāguļās iekšā tajā kastē. Un tevi kā vilcieniņu izvedīs cauri tunelim. Sarunāts? Jā, tas būs pavisam ātri. Guļamies. Tā. Pasi mēs noliksim blakā. Tas būs pavisam ātri. Mēs tūlīt tiksimies. Ūdeni gan es nevarēšu ņemt līdzi. Padzeršos? Labs. Bet pudelis atstāšu tepat. Braucam!
Nu, kā tev patika braukt cauri tunelim? Tu gribi vēlreiz? Pagaidi. Tev būs jāpaciešās, līdz kamēr mēs atgriežamies. Tad tu varēsi vēlreiz braukt. Sarunāts? Bet, Lapsa, kas tev ir kabatā? Šķērītes! Lidmašīnā nedrīkst ņemt līdz šķēres. Tu aizmirsi atstāt mājās. Nekas, tās atstāsim šeit. Mums nevajadzēs ceļojumā šķēres. Tagad mums jāsteidzās uz lidmašīnu. Tu skatīsies, kā paceļās mūsu lidmašīna. Labi. Atā! Atā! Lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un zini, man ļoti patīk rakstīt vēstules. Šodien mēs ar Lapsu sūtam vienotrai autovēstules. Autovēstule ir tāda vēstule, kur piegādā ar auto. Lapsai ļoti garšo saldējums. Tādēļ es viņai uzzīmēju saldējumu un klāt pierakstīšu burtiņu S. Tas ir saldējuma burtiņš. Uzmanīgi noplēsīšu. Tagad salocīšu. Un ielikšu aploksnē. Tā. Tā kā es to sūtu Lapsai, man vajadzētu uzrakstīt Lapsas burtiņu virsū, vai ne? Lapsas burtiņš ir burtiņš L. Re, burtiņš L. Kāds ir tavs burtiņš? Tagad es to nosūtīšu Lapsai. Šī ir mana autopults. Auto, brauc šurp. Klāt ir. Lūdzu, nogādā šo vēstuli manai draudzenei Lapsai. Jā! Lapsiņ, tu man arī kaut ko atsūtīsi? Tagad man jāgaida, kad Lapsa man atbildēs. Nes ko Lapsa man varētu uzrakstīt vēstulē? Jā. Lapsa ir kaut ko uzrakstījusi. Tu mažiņ griezies. Jā, man pienāca vēstulē. Burtiņš T. Tas ir Tutas burtiņš. Burtiņš T. Tā ir ļoti gara vēstule. Ha! Odziņas. Sarkanā odziņa, tā ir abene. Burtiņš A. Zilā odziņa, tā ir mellene. Burtiņš M. Abene A. Mellene M. A, M, A, M, A, M, A, M, am, Jā, paldies, Lapsiņ, par vēstuli. Man tiešām ļoti garšo gan avenes, gan mellenes. Kāds ogas tev garšo? Cik garšīgi. Vai tu proti tās uzzīmēt un uzrakstīt? Tad pamēģini. Atā! Atā! Tutas lietas!
Es esmu Tuta, un šodien ir lieldienas. Vai tu zināji, ka lieldienās zaķis skraida apkārt un visur slēp jolas? Re, mēs dažus jau salasījām. Ola! Lieldienu zaķis jau te ir bijis? Jāsameklē pārējās olas. Te ir ola. Kur vēl ir kāda ola? Redzi, vēl viena. Un puķu podā. Reku divas blakām. Reku, lapsa. Arī tev oliņa. Vai, cik viņa ir maziņa. Vai tu redzi vēl kādu oliņu? Rekui! Cik skaista. Lieldienās taču ir olu ripināšanas sacensības. Tā ir sena tradīcija. Ņemšu dēlīti, olas. Lapsiņ, nāc, ripināsim olas. Es ripināšu pirmo. Ņemu olu un uzmanību, gatavību, aiziet! Tagad ir lapsas kārta. Lapsiņ ņem olu un ripini. Ja lapsas ola pieskarsies manējai, viņa varēs abas paturēt sev. Uzmanību, gatavību, aiziet! Atkal mana kārta. Un ja manējā pieskarsies kādai, abas būs man. Uzmanību, gatavību, aiziet! Pieskārās. Tagad man ir divas olas. Tā. Bet es zinu vēl vienu spēli. Olu kaujas. Olu kaujas notiek tā. No sākuma sit olas kopā ar tievajiem galiem. Un pēc tam ar rasnajiem. Lapsiņ, turi stipri. Oh! Tas nekas, mums vēl ir rasnie gali. Uzmanību, gatavību. Ha! Lapsiņ, tev paveicās, tu vari ēst savu olu. Es tev palīdzēšu nomizot. Man ļoti patīk olu kaujas. Jo tad var uzzināt, kur ola ir stiprākā, kurai viens gals ir stiprāks, kurai otrs gals ir stiprāks. Tev patīk olu kaujas. Lapsiņas ola nebija stiprākā, bet tas nekas, jo tagad mēs varēsim to kopā apēst. Man ļoti garšo olas, un olas ir veselīgas. Lieldienās var ēst ļoti daudz olu. Ļoti daudz olu. Tam ir garbi. Netīri muki. Lapsiņa. Paēd kārtīgi. Mums būs jāiet laukā šūpoties. Lieldienās ir ļoti daudz jāšūpojās, lai vasarā oda nekostu. Tev patīk šūpoties? Man arī. Ejam ārā šūpoties. Atā! Lai tev priecīgas lieldienas. Atā! Tutas lietas.
nu neskrien, pagaidi. Nečir. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un šodien ar mani draudzeni Monu mēs staigājam pa mežu. Sunīšiem dikti patīk staigāties pa mežu. Te ir svaigs gaiss un saulīte ārā spīd. Mežā visu, ko var lasīt. Var lasīt sēnes, var lasīt ogas un visādus zariņus, čiekuriņus. Var atrast visādas sūnas interesantas un visu, ko. Izskatās, ka man šodien būs jālasa kaut kas cits. Kas tie par netīru šmuļiem, kas šo visu ir samētājuši? Tu taču nekad nemēslo mežā, vai ne? Man būs tas viss jāsalasa. Mona, tu man palīdzēsi. Sarunāts? Ņemsim maisu un visu salasīsim. Mona, tev būs man jāpalīdz. Jā, nāc, ejam. Paskaties, netīra pudele. Jā, fuj. Liekam maisā. Ejam tālāk. Skatāmies, kas vēl mums ir. Kaut kādas krūzes. Maisiņi. Ko tu atradi? Ko tu atradi? Paldies. Salvete. Nāc, Mona, paskaties, kas te ir. Kaut kāds papīrs. Un grūzis. Vēl. Te ir daudz atkritumu. Tu zini, kāpēc nedrīkst mēslot mežā? Jo dzīvnieciņi var atnākt un domāt, ka tas ir kaut kas ēdams. Un tad viņi viņu apēdīs, un viņiem sāk sāpēt vēderiņš. Atkritumus taču nevar ēst. Atkritumus vajadzētu mest iekšā atkritumu konteinerī un pēc tam tos aizved uz lielo atkritumu kalnu. Mona, dosimies izmest šos lielajā konteinerī, labi? Mona, paldies, ka tu man palīdzēji. Te tev ir našķīts par to. Atā! Atā! Ejam, rādi man ceļu. Rādi, kur jāiet. Tutas lietas. Sveika, lapsa! Cik te ir skaisti! Sveiks! Mani sauc Tuta. Un man tikko zvanīja man draudzene Lapsa. Teica, ka viņa esot svarīgas darīšanas mākslas muzejā. Tad es esmu šeit. Kas tās ir pa darīšanām? Jāzīmē? Ko jāzīmē? Cūku. Cūka stāv un nekustās. Iesim paskatīties. Tā taču ir skulptūra. To no akmens ir izskals mākslinieks Teodors Zaļkalns. Iedomājies no akmens. Akmens taču ir ļoti ciets. Pagaidi. Man arī līdzi ir akmeņi. Tiešām cieti. Mēs tiešām zīmēsim. Izskatās, ka tu visu esi kārtīgi sagatavojusi. Ķersimies pie darba. Cūkas ir rozā. Sāksim ar degunu. Cūkas degunu sauc par šņukuru. Smieklīgs vārds. Tas izskatās pēc pogas. 2 acis. Jau pašu galvu. Austiņas. Pārējo ķermeni.
4 kājas. Cūkai 4 kājas. Un aste. Cūkai aste ir tā kā atspere. Pabeidzu. Nu, re, mans zīmējums ir gatavs. Lapsa, tev zīmējums ir pabeigts? Vai es drīkstu apskatīties? Parādi, kā tev sanāca. Tas ir elektrības kontakts. Tas ir šņukurs, pareizi. Ļoti skaisti. Tu gribi kārt savu zīmējumu pie sienas? Bet man ir ideja. Uztaisam mājās mūsu pašu gleznu izstādi. Sarunāts? Tu arī vari uztaisīt savu izstādi mājās. Neaizmirst uzzīmēt cūku. Tā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un ir jau ļoti vēls. Jāiet čučēt. Tu esi iztīrījis zobiņus? Mēs ar Lapsu jau iztīrījām. Bet Lapsai ir ļoti bail no tumsas. Lapsiņā, Lapsiņā! Tu slēpies no tumsas? Iesim sameklēsim to tumsu, labi? Un pateiksim, lai viņi tevi nebiedē. Sarunāts? Vai tumsa varētu būt paslēpusies aiz mēnestiņa? Nav. Visur gaišs. Tumsa noteikti būs paslēpusies gultā. Te nekur nav tumsa. Tumsa vienmēr slēpjas zem gultas. Bet arī te nav tumsa. Te viss ir gaišs. Tumsa varbūt ir paslēpusies zem šī spilvena. Nav. Tumsa būs paslēpusies maiņā. Arī tur nav paslēpusies. Tumsa būs paslēpusies balonos. Nav. Tumsai taču ir bail no gaismas. Tumsiņa, Tumsiņa, nāc pie mums, gulēsim kopā. Tumsiņa ir laba. Viņa palīdz mums iemigt. Tumsiņā, nāc gulēt mums blakus. Sapņosim kopā krāsainas sapnīšas. Tu nevari aizmigt? Lai vieglāk aizmigtu, ir jāskaita jēriņi. Skaitam kopā. 1 jēriņš, 2 jēriņi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk stāstīt pasakas. Šodien es izdomāju jaunu pasaku. Paklausīsies? Tālā, tālā zemē bija 3 mājiņas. Sudraba māja,
zelta māja. Un parastā mājiņa. Un šajās 3 mājiņās dzīvoja lapsas. Sudraba mājā dzīvoja sudraba lapsa. Zelta mājiņā dzīvoja zelta lapsa. Bet parastajā mājiņā dzīvoja tutas lapsa. Visas 3 lapsas nolēma iet makšķerēt. Zelta un sudraba lapsas piesteidzās pie dīķa, apsēdās. Bet tutas lapsa nolēma doties uz upi. Tā nu sudraba un zelta lapsa makšķerēja un noķēra kaut ko. Un tad runāja, un tad atkal makšķerēja. Tad runāja un runāja un noķēra. Un tad atkal makšķerēja un tad dziedāja un runāja. Līdz pienāca vakars un bija jāiet mājās. Un tad viņa satika tutas lapsu. Visas nolēma paskatīties, cik zivju katreiz šodien noķērusi. Sudraba lapsiņa noķērusi 1 zivi. Zelta lapsa noķērusi 2 zivis. Un tutas lapsa tik daudz zivju! Kā tu varēji noķert tik daudz zivju? Prasīja gan sudraba, gan zelta lapsa. Sudraba un zelta lapsa pļāpājot aizbaidīja visas zivis. Bet tu nerunāji. Klusēdam sēdēji un makšķerēji. Gudriniece. Kāda bija man pasaka par sudraba, zelta un tutas lapsu? Tev patika? Labi. Atā! Atā! Tutas lietas! Sveiks! Mani sauc Tuta, un šovakar es kurināšu ugunskuru. Tāpēc man ar traktoru jābrauc uz mežu pēc malkas. Kas man rokā? Tas ir motorzāģis. Ar to es zāģēšu malku. Nu ko? Zāģis man ir. Traktors arī ir. Likšu zāģi piekabē. Varu braukt! Uz mežu malku zāģē, dzirvi zāģis atos, pati pa virsu kratos. Kas tad tas? Kā te gadījies koks? Vakar taču bija milzīga vētra, un tas vējš būs nolauzis to koku. Ko lai es tagad daru? Kā lai es tieku uz priekšu? Man taču jābrauc uz mežu. Nu, būs jāpamēģina pacelt. Smags!
nevaru nocelt. Man taču ir motorzāģis. Uz mežu, malku zāģē, cirvis zāģis ratos, pati pa virsu. Jāiedarbina zāģis. Ieliekam kāju. Un raujam, cik spēka. Koks ir sazāģēts. Tagad var braukt uz mežu pēc malkas. Bet man taču jau ir malka. Uz mežu, malku zāģē, cirvis zāģis ratos, pati pa virsu. Nedrīkst aizmirst zāģi. Nu, es varu braukt uz māju, kurināt ugunskura. Atā! Tu tas lietas! Stārķis. Pīles. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk vērot putnus. Šis te ir binoklis. Ar to var redzēt lietas daudz tuvāk. Šodien es redzēju stārķi. Es redzēju pīles melnā, baltā un brūnā krāsā. Un vēl man patīk braukāties ar riteni. Došos pabraukāties. Manam divritenim nokrita pedālis. Ha! Rekuri! Būs jāpieskrūvē. Kas tad tas? Tā taču mana draudzene Lapsa. Tu visu dienu braukāji līdz man somā? Bet te jau tu neko laukā nevarēji redzēt. Nu nekas. Tagad skaties, kā es pieskrūvēšu pedāli. Man vajag uzgriežņa atslēgu atrast. Ha! Atradu! Tā ir uzgriežņa atslēga. Liekam iekšā pedāli un griežam. Jābūt pacietīgam. Dažreiz skrūvs var atskrūvēties. Un tad tās jāpieskrūvē no jauna. Man patīk remontēt riteni. Tev patīk remontēt lietas? Tā. Tagad ir stingri jāpievelk. Ha. Sanāca. Nu,
Ko es vēl varētu saremontēt? Ķēde nav nokritusi. Viss kārtībā. Zvaniņš strādā. Nu jā, riepa mīksta. Jāpiepumpē. Re, kur man ir pumpis. Noskrūvēšu vāciņu. Kaš. Uzliekam pumpi un aiziet. Cieta. Hei! Nu viss ir saremontēts. Var braukt tālāk. Lapsiņa, kāp grozā. Atā! Tu tas lietas. Sveiks! Tu arī te. Es tevi jau gaidīju. Šodien ir Jāņu diena, mums vēl jāpaspēj sagatavoties. Re, vainadziņu es jau esmu nopinusi. Un puķis es arī salasīju. Kāds puķis man te ir? Redzi šo zilo puķīti? Tā ir rudzu puķe. Vai tu vari atrast arī manā vainadziņā kādu rudzu puķi? Redzi? Un šī ar dzelteno vidiņu un baltajām lapiņām ir margrietiņa. Man vainadziņā ir kāda margrietiņa? Šeit ir smilgas, un šī garā ir lupīne. Baltās mazās ir madaras, te ir paparde, magone, pojene. Ko te jūs te tā sasēdušas? Tu gribētu tādu pašu vainadziņu kā man? Zini, es jau esmu tev nopinusi vainadziņu. Fēneks arī grib vainadziņu. Fēnekam es nopinu ozolapu vainagu. Jo Jāņos puišiem ir ozolapu vainagi. Tā, vainagi mums ir, puķes ir, tautas tērps man arī ir. Var doties lejā pie ugunskura, mūs jau tur gaida. Iesim dziedāt līgo dziesmas. Tu zini kādu līgo dziesmu? Gribi? Es tev iemācīšu savu mīļāko līgo dziesmu. Klausies! Ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu rasnumiņu, līgo, līgo, trīsdieniņas saule teka, līgo, līgo, nevarēja aptecēti, līgo, līgo, ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu kuplumiņu, līgo, līgo, trīsdieniņas ir beteka, līgo, līgo, nevarēja aptecēti, līgo, līgo, ozoliņi, ozoliņi, līgo.
mūžanumu līgo, līgo. Meitas nāca dziedādamas līgo, līgo. Vainagiem izārus lausti līgo, līgo. Ozoliņi, ozoliņi līgo, līgo. Tavu lielu, lielu miņu līgo, līgo. 3 dieniņas lapsa teka līgo, līgo. Nevarēja aptecēti līgo, līgo. Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un tā ir mana draudzene Lapsa. Mēs vasaru pavadam laukos. Un šodien mums brauks ciemiņi no pilsētas. Tāpēc mums ir pikniks. Tu esi kādreiz bijis piknikā? Mums piknikā ir visādi lauku labumi. Biespiens, siers, piens un sviests nāk no govs. Mū, mū. Redz, cik dzeltens? Dzeltens kā saulīte. Man vēl ir pašceptie pīrāgi. Tad man vēl ir zemenes. Paskaties, cik tā zemene ir koša. Kur viņi kavējās? Piezvanīšu. Halo! Te Tuta zvana. Kur jūs esat? Kas notika? Jums saplīsa mašīna? Jūs netiksiet? Lapsiņā. Izskatās, ka mums nebūs ciemiņu. Tad mums pašām šis viss būs jāapēd. Paskat, kas atnācis ciemos. Skudriņas. Čau! Lapsa, kas notika? Kas tur iet? Zirneklītis. Tev bail? Nebaidies, zirneklītis ir labs, staigā vien. Nāc, Lapsiņ, te. Viss kārtībā. Sveiki! Rekur, atnākusi visa Gliemežu ģimene. Piesēdiet, mums te ir pikniks. Sveika, Vardīte! Nāc pie mums! Nāc, uzkavējies! Mums ir pikniks! Kas tad tas? Jūs tomēr atbraucāt un ar skrejriteni! Nu, mums būs īsta ballīte! Atbrauc arī tu uz laukiem! Atā! Tutas lietas. Te arī nav. Sveiks! Tu arī te. Mani sauc Tuta. Un es nevaru atrast nevienu mantu. Visas savas lietas un nieciņas es esmu aizmirsus mājās. Un bez tiem man ir šausmīgi garlaicīgi. Bet kāda bedra man ir sanākusi? Tā nav bedre. Tas ir tiešais kanāls uz zemes otru pusi, jo zemeslode ir apaļa. Un tad, kad tu izrocies cauri viņai,
Tu nokļūsi Austrālijā, tur, kur ir ķenguri. Un tur tas ir otrā pusē, tāpēc visi staigā otrādāk, tā kājām gaisā, šitā. Rekas te. Akmens. Un kociņš. Paskat, cik gluds. Tā kā spogulis. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kur ir manas lietiņas vismīļākās? Man ir sausas lūpas. Uzkrāsošu. Reku skaista. Man atkal nav ko darīt. Es ņemšu savu binokli un paskatīšos uz visiem pasaules brīnumiem. Es varu pievilkt tuvāk un atvilkt apakaļ. Re, ko es atradu? Tā ir pīles spalva. Vai ūsas. Vai arī pildspalva. Ar to es varu kaut ko skaisti uzrakstīt. Tā. Hē! Re, ko es vēl atradu? Koka miza. Tas būs mans miztālrunis. Halo! Vai mešs? Te tuta zvana. Kā tev iet? Jā, man arī iet labi. Es guļu un sauļojos. Labi, atā. Tie ir mani dārgumi. Es tos aprakšu nākamajām paaudzēm, lai tad pēc 100 gadiem visi zinātu, ka tuta te ir bijusi. Nu tā. Re, kā man gāja bez mantām. Tas tiešām bija interesanti. Tagad es maz drusciņā atpūtīšos. Tad man atkal paliks garlaicīgi, un es atkal kaut ko izdomāšu. Tu arī tā vari. Atā! La 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 la. Tutas lietas.